Kāpēc cilvēki tik ļoti grib sev carus? Un sev kaut kādas vadības un kādam sekot, pielūgt kādu. Dievs cilvēku radīja un nedeva viņam nevienu caru, jo Dievs ir valdīgs par visu, ne? Un kad Mozus izveda Dievu tautu no Eģiptes, no verdzības, no faraona, no viņa verdzības, Dievs bija izvēlējis Mozu par vadoni, var teikt, un viņš bija kā piemērs, kuram sekot. Un Dievs deva cilvēkiem soģus, deva praviešus, deva Dievu cilvēkus, no kura varēja ņemt piemēru, nevis no kaut kādiem cariļiem, kā tagad. Un daudz tie tā saucamie cariņi, viņi ar laiku kļūst diktatori un tirāni. Un tādā veidā cilvēks arī nokļūs atpakaļ gan pie cariem un arī līdz pašam antikristam, jo cilvēki izvēlēsies antikristu, jo gribēs dzīvot pa savām, taču pa savām nekas nesanāks.